Rīts ir sācies. Ir -5. Augsti. Draudzīņi pūsi. Čau! Ir otrdiena, 14. janvāris. Es tikko biju pie zobārsta. Nē, pie higienista. Nu labi, ne tikko, pirms pāris stundām. Bet pirmo reizi savā dzīvē nebija tik traki. Pateica, reizi gadā vajadzētu atnākt. Es saku, ok, sarunāts. Varbūt tas būs man jaunā gada tradition. Katru janvāri iet pie higienista. Anyhow. Jā, jau gribas pusdienas, ir pusdienas laiks, bet vēl bail ēst, zin kā, pārāk tīri zobi, bet kaut ko būs jāuzmucī. Jā, šodienas plāns ir, nu nezinu, varbūt sākt otru daļu ciest svērt, bet tad jau redzēs. Vēl man ir daži džemperi jums ko parādīt. Dažādījumi, ko es gribu izārdīt, jo es tos galīgi nevalkāju. Jā, to vismaz varēšu izdarīt. Šādu te čupiņu es gribu izārdīt. Nu, apakšu točna, te ir daži no augšas 3, kurus es tā uz maybe. Varbūt varētu man palīdzēt izlemt. Pirmais, ko toči jādara, un smieklīgākais ir tas, ka vairākums no tiem ir kokvilnas adījumi un tamborējumi. Man kaut kā no kokvilnas nenēsājas nekas daudz, pārāk. Nezinu, nu nav īsti labi modeļi. Nu, kroči, man ir šitas jocīgais. Nu, tīri teorētiski man tas patīk. Tas ir tāds viegls džemperītis, tunika bez mazvai, ar split hem, te garāks, tur īsāks, un pieturpus. Tas ir adīts pa daļām, tas ir mans pirmais apraksta džemperis. Par aprakstu tīri teorētiski grūti nosaukt, jo tas sastāv no 2 taisnu stūriem un 2 trapecēm, kas ir pieturpnis, un tad viss ir sašūts kopā. Bet, kas mani šajā mulsina, ir tam nemaz nebija jābūt šitik platam un šitik lielam. Un piedurknes es jau vienreiz pārtaisīju, jo arī piedurknes man bija tādas un tad es tās izārdīju un pāradīju ar mazākām adtiņām. Bet, nu, pārcentos, jo paskaties, cik man vietas ir bicepsītim. Es saprotu, ka man nav pārāk lieli tie muskuļi, bet, nu, šitas ir mazliet smieklīgi. Tā kā, jā, ir jāārda, vai ne? Nu, noteikti. Stulbākais, ka tur visur griezta dzīve, un tur man būs vienkārši daudz mini kamolīši. Bet arī nav jēgas, laikam, tagad neko ārdīt, kamēr neesmu izdomājuši, ko es no tā darīšu. Ko ir vieglāk glabāt? Kamolus vai adījumus? Next. To pat es daudz negribu rādīt. Tas bija mans kaut kāds ģeniālais tops, kurš adīju
pēc brīva apraksta, nu pavelti. Kaut kur ielikšu. Bet, nu, es tur modificēju un patī kaut ko domāju, jo tur nebija no kokvilnes, nu, respektīvi blīvums nemaz nekur nekā. Tā jau smuka mežģīne principā. Ja būtu viss krekliņš tāds, varbūt nemaz nebūtu tik slikti. Apakšiņā ar tāda foršiņa, bet kopā galīgā dirsa. Nav iespējams uzģērbt, principā. Nē, uzģērbt ir, un tad tā nostāties vienā pozā un nobildēties un izskatās daudz maz, bet nesāt nav iespējams. Nākamais ir vēl viens no pirmajiem adījumiem. Šitāds te džemperītis. Nu jā, pagaidi. Šitais un šitais kokvilna ir no We Are Kniters. Ļoti laba kokvilna. Šitas ir mazgāts veids mašīnā. Un tam ir jau vismaz kādi 6 gadi. Un nesājas to pietiekami daudz sākotnēju. Nu, nevar pateikt, ka tā kokvilna krāsa vispār nav izbalējusi itin necik. Un pats tas diega struktūra uzbūve ir perfekta joprojām. Šita savukārt ir no Wool & Gang. Viņiem kokvilna ir mazliet savādāka. Viņiem ir tā mercerized, kaut kāda tur spīdīga kokvilna. Šamējiem ir vairāk tāda mīksta un smagāka. Šito adīju arī pa daļām un šuvu kopā. Pirmais reglāns tā kā pa daļām. Patīk viss, izņemot... Nu jā, šitam bija jābūt, kad šito adīju, tam bija jābūt vairāk oversize, tā kā tam strīpainājumā. Strīpainam bija jābūt vairāk tā kā šitam. Nu sazinu, ko es tur darīju, bet problēma ir tāda, ka padusēs mazliet spiež un kaklā arī. Tā jau patika, principā, ļoti. Un vispār labprāt gribētu sev tādu vēl, bet, nu jā, jārdara. Nākamais ir mans sarkanais tops, ko es tā arī nepabeidzu pat ievilkt galus. Te kaut kāds, nu tāds, nu respektīvi šitai sarkanai kokvilnai, tā ir Cascade, laikam, kokvilna, ko es pirku Anglijā, citam projektam, to es arī nekad neuzvadīju, 2 reiz mēģināju, man nepatika, kā man tur viss izskatījās, un tad es uztaisīju šito, nu respektīvi šitai sarkanai dzīvē vienkārši, neiet. Negribu pārtapt nekādā valkājumā apģērba gabalā. Daudz man vēl ir, man liekas. Es tikai pusi esmu izlietojusi. Bet es iespējams zinu, ko es no šitā varētu uzvadīt. Tādu kā tīkliņu džemperi. Viens man jau ir. Un šitādu. Bet tā dzīve ir daudz smagāka. Šitā būtu daudz vieglāka. Tagad šitam man vismaz ir kaut kāda nojausma, ko varētu pamēģināt, bet, nu jā, tad jau redzēs. Tas ir adīts. Jā, tas viss ir adīts. Tad man ir tamborēts džemperis pēc latviešu tamborēšanas dizaineres apraksta Linda Skuja. Es neatceros, ielikšu apakšā, kāds ir apraksta nosaukumiņš. Un šito es laikam esmu panēsājusi visvairāk. Ups, vienu momentu. Zvan telefons un tev liekas, ka atnāk paciņa, bet tas ir Latvijas mobilais telefons.
Labi, turpinām. Ko es teicu? Jā, man ir šitāds tamborēts džemperis. Es to mazliet modificēju. Tas ir tamborēts pa daļām un tad šūts jeb tamborēts kopā. Tamborēts no Via Knits kokvilnas. Un principā, ļoti patīk tādi interesanti rakstiņi un bumbiņas un piedruknēs tāds smuks ielaidums. Un jāskaties, valnīši ir citādāki. Principā bija foršs džempers. Protams, man liekas, aprakstā tas nebija no kokvilnas. Man vienkārši bija daudz kokvilnas, un es nezināju, ko to darīt, un taču domāju, taisīt šo džemperi. Bet, nav tas labākais. Tā kokvilna ir pārāk bieza, smaga, ļoti smaga, un, nav tas efekts, jo tu vari redzēt, cik man ir, respektīvi, jo bez maz vai ir tīkliņa džemperis, bez nodoma, ka tas būs tīkliņa džemperis, jā. Tāpēc, nepatīk. Un šitam kaklas, šitam caurumam arī es īsti neesmu lielākais fans, varēja principā izlaist, iespējams patiktu mazliet vairāk, bet jā, šitāds man bija. To ar man liekas jādārā, jo es vienkārši nenesāju, kāpēc tas nabaks stāv skapītī. Bet bija prieks. Aprakstam nav nekādas vainas, tā bija pilnīgi un galīgi tikai mana tīzlā ideja adīt aprakstu, tamborēt kaut ko no kokvilnas, kam nav jābūt kokvilnai. Tā kā jā. Jo es esmu uztamborējis džemperīti no tvīda, un tas man patīk daudz labāk. Ja es to būtu tamborējis no kokvilnas, tad būtu rasmu. Bet ir ok. Tā kā jā. Tā tie 4 noteikti iet uz izārdīšanu. Nākamie 3 ir tādi 50-50. Pirmais 50-50 ir lūk šāda vestīte. Jaciņa vestīte, es nezinu, kā to nosaukt. Tā ir tamborēta no 2 zeķu dzijām. Viena ir no Corner of Craft, un tad ir Knitcrate kaut kad bija. Tas ir tā kā tamborēts vienā gabalā, bet tad pa maliņām te ir šūts satamborēts kopā. Un te tas ir 200 grami, divas ticas 100 gramīgas zeķu dzijas. Kāpēc es šo to sāku tamborēt? Jo es gribēju lūk šādu jaku. Joprojām gribu tādu jaku. Bet jā, tas bija tajos laikos, kad es galīgi neaptvēru, cik daudz dzīs vajag tamborētam apģērba gabalam. Un, respektīvi, tas ir viss, kas man sanāca. Tā jau, piemīlīgi nav nevainas, tu kaut kādai bikvenītei pa virsu uzmest. Tā, ka tev īsti nevajag neko siltu, dzīveidīgu, bet tomēr gribas parādīt, ka tu māki tamborēt. Tas šitas. Nezinu. Varētu pieskaņot dziju un varbūt piedurknes uzadīt. Uztamborēt, pietamborēt. Vai ārdīt tā ārā un sāk no jauna ar citu dziju. Nezinu. Šito varbūt vēl paturēšu. Jāpamēģina kaut kā viņu iestilot. Tā. Un tad ir līdzīgs atkal no kreisā puses. Vēl viens tāds pa virsu metamais pludmales topiņš. Es nezinu, te ir priekš un pakaļ, man liekas, ka nav. Jo tas atkal ir vienkārši 2 kvadrāti tamborēti kopā roku caurumu, kakla caurumu un šitā. Smuks rakstīņš, tādas puķītes. Jā. Ar dekoratīvo vīli uz āru. Tas tā kā feature.
Te ir 202 kamoli. Tās kokvilnas arī no We Are Knitted. Viņam bija tāds paškrāsotā dzīve. Dzīve forša, skaista, krāsas skaists, patīk tāds vasarīgs jautrs. Bet, tāds, recepts nav ārīts, vai ne? Varbūt, ja būtu mazliet vairāk tās dzīves un būtu platāks, lielāks, šis diezgan tāds man apspīlēts un gan jau ar gadiem paliek aizvien ciešāks un ciešāks. Jā, un tad arī jautājums man, vai man to vajag, vai es to ģērbšu. Bet tā uz kādu topiņu vai, uz pelkustīm var uzvilkt, un principā ir ok. Tā kā jā, šito vēl neesmu līdz galam izlēmusi, ko es to darīšu. Vēl ir tie svārki, kurus es pagājušajā nedēļā vlogā svēru tādi zili. Es tur pat nerādīju, es tur vienkārši izvilku, pagrozīju galvu un nosvēru. Tie ir mani tamborētie svārki, kurus es tamborēju gan jau, ka 10 gadus atpakaļ tagad. Un es nezinu, tie tur galīgi tur. Citu dienu pastāstīšu par tiem svārkiem, tie ir jāārda, bet tā dzīve ir, es nezinu, kas tā par dzīvi, un nekādā veidā es to nevaru noskaidrot. Visdrīzāk, ka tas ir kaut kāda pusvilna, merino ar akrilu, pieņemsim, kaut kas tam līdzīgs. Jo tur ir no 2 dzīvām, puse pirkta Anglijā, puse pirkta Latvijā. Jā, tur, nezinu. Bet, pēdējais, ko es nezinu, gribu it kā izārdīt, jo, nezinu. Šitā ir mana Sunday cardigan. Saturday. Petite knit. Tas ir, ielikšu viņu bildi, lai var saprast, par ko es tur runāju, tad nevar saprast, man nav bildi. Bet, tāda jaka. Tā ar tādu interesantu apļa šito te. Bet kas man tajā neīsti apmierina, tā ir domātas pogas, bet es neuzadīju pogcaurumus un to apmali tādu, kā vajag. Te ir tādas lietas, kā, nepārāk skaists saštikētas piedurknes. To labi, to var izlabot. Bet, jā, tas ir viens no maniem arī, labi, nē. Tie visi bija mani pirmie adījumi. Bet tie bija tādi, es nezinu, cik jūs esat pazīstami ar We Are Knitted un Wool and the Gang. Tagad, man liekas, tiem jau ir mazliet līmenis augstāks uzlēcis, bet manos laikos, kad es ar tiem aizrāvos, tad tur bija vienkārši 4 kvadrātu apraksti. Priekš, aizmuguri, piedurkni un tur sašūts kopā. Tur tikai vienkārši mainās tas dizains tam kvadrātam. Un šitas man bija pirmais petite knit apraksts, kur es gaužām neko nesapratu, un es vispār biju šokā. Un šitas bija mans pirmais dārgākais adījums. Man liekas, aizgāja 100 mārciņām. Tajā laikā te ir Tilijas mohēra kopā ar Bārām Jū arandzijas vilnas dzīju. Un jā. Man liekas, ka man nav tas blīvums tāds, kā vajag. Viņi netur to formu, man liekas, dzīvi par smagu. Kaut kas manī baigi neapmierina šitajā jakā. Bet no otras puses jaka un ārdīt ar mohēru un to vilnu, man liekas, nebūs prātīgākais. Tā kā labāk varbūt vienkārši atstāt. Kaut kā vienkārši mēģināt to iekļaut savā garderobē. Bet zila, smūka, tumša, mīksta. Mazliet pakoši, bet tā principā ir ok. Vot, izstāstīju jums to, ko gribu izārdīt. Jā, šitas. Jā, tādas tās lietas.
trešdienā, 15. Gribēju teikt novembris, nezinām, iemeslu dēļ, nē, vēl ir janvāris. Un kādu laiku būs? Jā, un man šonedēļ ar to vlogošanu iet vēl čābīgāk nekā pagājušajā nedēļā. Bet labi, turpinām, ka jau kaut kā tas aizies. Šodienas lielais uzdevums ir joprojām pasūtīt dzīvi. Respektīvi, te viens bezdarbnieks izdomāja, ka varētu dzīvi pakrāsot. Varbūt tā kādam būs vajadzīga. Ai, avantūriste vietējā. Karači nezinu, ko darīt. Cik prātīgs tas lēmums ir, cik nav. Gan jau, ka principā nav, bet varbūt ir. Ārprāts es nezinu, man tā nepatīk pieņemt lēmumus, kur nu vēl dzīvē svarīgus lēmumus. Iztērēšu tagad pēdējās kapeiciņas. Nebūs par ko rēķins maksāt, bet varbūt iztērēšu tagad kapeiciņas, un pēc tam man varēšu nopelnīt un samaksāt rēķinus. Kā jums šķiet? Cik tas ir prātīgi? Ot tāda tā dzīve. Jā. Un citās ziņās es joprojām adu savu jaku. Un to man liekas, man mute tīra. Es tikko sieriņēdu. No iepriekšējās reizes piemērīšanas es rekur ieliku sev atskaites marķierīti. Savus 10 centimetrus esmu nodījusi. Bet vēl ir jāda daudz. Dzija man iet pa drusciņai. Tie ir man 100 grami, bet tie ir man pēdējie. Mohēra ir mazliet mazāka kūciņa, bet tur jau ir daudz vairāk iekšā. Tā visdrīzāk man arī paliks mazliet pāri. Jā. Nemelošu, šausmīgi garlaicīgi adīt. Vienkārši tā es no gabala turp un atpakaļ. Bet tas ir jādara, jo es ļoti gribu pabeigt uz jaku. Tā kā jā. Tas ir viss, ko es varu parādīt. Dzīvi joprojām neesmu nosvērusi. Bet kaut kad vajadzēs. Nav man tik daudz. Šodien uzzināju, cik līgā ir, un man nav pat uz pusi tik daudz. Tā kā principā, ko es te ņuņojos, jau varēju sen nosvērt. Aizņemtu tas, man liekas, pusstundu. Nē, labi, vairāk, jo man viss tik smuks salīdz skapītī plauktiņos. Pēc tam, kad es izvilkšu, tad man noteikti pacietība beigsies, un es vairs negribēšu atpakaļ neko likt, un tad man būs bārdaks, bet es neesmu gatava bārdakam. Tāpēc vēl bremzēju. Bet, būs, es ceru. Šīs nedēļas ietvaros. Kad es beidzot iemācīšos nesolīt uz priekšu? Nezinu. Kā māku tā izklaidēju, bet šitā ir fantastiska lieta. Man tā besīši tās pumpiņas, katuškas. Un tās rodās ne tikai uz adījumiem, tās rodas uz da jebkā un besī uz visjebkā. Čau! Ir ceturtdienā, un es jau pāris dienas gribēju jums atrādīt pabeigtu darbu. Zeķītes. Šitās es
nu kā pateikt, piedalos ar šitām Renātas dziedātājas kopadīšanā, zeķu kopadīšanā, kur katru mēnesi būs jauna tēma, un šitam pirmajam mēnesim, janvārim, tēma ir vai es labāk atradīšu postu un konkrēti nolasīšu. Tātad janvāra tēma ir sākumi. Jauna sākuma sajūtāms, bet, nu jā, principā viņi ļauj mums visiem to brīvi interpretēt. Un mans sākums ir sākums Ziemassvētku dāvanām. Nu, šī gada decembrim. Šitām jau bija jātop pagājušajā gadu, bet netapa. Un tad es izdomāju, tā kā man viss vēl bija uz mana galda. Jūs noteikti esat pazīstami ar mana galda uzbūvi. Tā kā visi darbarīki bija joprojām par rokā, es izdomāju, kāpēc nesākt gatavoties Ziemassvētku dāvanām, jeb Ziemassvētkiem jau tagad, janvārī, kāpēc ne? Bet jebkurā gadījumā, nu labi, varbūt nebūs tieši Ziemassvētkiem, bet es esmu sākusi dāvanu kastīti, ja tas ir mazliet vieglāk. Tā kā jā, lūdzu, zeķītes no Novitas. Mazliet mulsina, protams, tas, ka tā krāsa ir atšķirīga. To es nezināju. Bet te var redzēt, ka, nu, sākas baigi rozā, tad aiziet uz tādu mustardy, un tad ir mustardy, un tad aiziet uz halāku. Nu, tad man sanāk, ka man ir gandrīz vai 2 dažādas zeķes. Tā ir kaut kāda recycle wool no Novitas. Pagājušajā gadā rokdarbu reisā uz Tallinu. Jā, tur Karneluksā nopirku. Bet nevarēju to, nu, kamolītī nevarēju īsti saprast, ka tur šit tik ļoti mainīsies krāsa. Tā kā jādāvina kādam, kas sapratīs, ka tas nav, nu, ķipā fails, bet gan tāda dzīve. Bet jā, lūdzu, zeķis gatavs, pirmais pabeigtais darbs šajā gadā, janvārī. Vup. Ārā ir saule, ārā ir tik skaists laiks, beidzot. Man liekas, sauli neesmu redzējusi šogad. Ir sestdiena, un tā vēl viena bezdarbnieces nedēļa ir pagājusi gandrīz. Ko es varu jums parādīt? Es jums varu parādīt savas lielās jakas progresu. Jo tas ir vienīgais, ko es esmu adījusi par šo laiku, par šo nedēļu. Un nu jā, nu domāju, ir beidzot laiks atrādīt progresu. Ja cik tālu tikusi. Es šitā esmu saruldējuši piedurknes, lai var vieglāk rādīt. Bet re, kur ir man? Podziņ, tu varētu būt nestaigāt tik daudz, to baigi nagi skaļi. Tā, tu tagad man te. Ups. Protams, ar trenuškām un tā super izskatās. Šits jau baigi fonā. Podziņā! Pasēdi. Vot, tā ir mana jaka. Jūs tur vispār redzat leju? Neredzat? Es varētu uzkāpt uz gultas. Nu, man jau ļoti patīk. Podziņai arī patīk. Patīk podziņai? Podziņai nepatīk lokās. Labi. Podziņa.
Tā kā jā. Šis ir mans progress, reku mans piedurknes ar maigu krāsu pārēju. Parastā apmalīte. Caurumu padusē nav. Nu jā, kruči. Nu, no kamola man ir šī tik palicis. Nu jā, doma ir visu izradīt, un tad jau redzēs, cik tālu tiks. Nu, kas man tagad ir? Nu, aptuveni pie ceļgala. Būšu tā dzīve darīs. Pēc mazgāšanas es it kā nojaušu, jo man jau ir džempers uzadīts no Donegala. Tā kā, jā. Bet vēl daudz jādara, un tas ir diezgan garlaicīgi, tāpēc man ilgi iet. Jā, un nekas cits netiek pīdīts priekšu. Bet šodien es mēģināšu vēl pakustināt, varbūt arī kaut ko citu izdarīt, jo šitādā laikā vismaz kaut ko gribas darīt. Visi iepriekšējā nedēļa bija baigais neko negribējās darīt. Bet tagad es sākšu ar nagu taisīšanu, jo es esmu pēdējā laikā baigi palaidusies. Tie izskatās vienkārši trausmīgi. Jā, tas ir mans nākamais to-do lista lodziņš, ķeksītes ieraksts.